Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Eiropas parlaments apstiprinājis tiesību aktu kopumu, kas stiprinās Eiropas Savienības instrumentus cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tiesību akti ietver gan pastiprinātus uzticamības pārbaudes pasākumus attiecībā uz īpaši bagātām privātpersonām, kurām pieder īpašumi vismaz 50 miljonu eiro vērtībā, neskaitot galvenās dzīvesvietas vērtību, gan Eiropas Savienības mēroga ierobežojumu skaidras naudas maksājumiem, tie nedrīkstēs pārsniegt 10 000 eiro izņemot gadījumus, ja tiek veikti starp privātpersonām un nav saistīti ar viņu profesionālo darbību, gan arī pasākumus, lai novērstu sankciju apiešanu. Pirms publicēšanas Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī šie tiesību akti vēl ir jāpieņem arī Eiropas Savienības padomei. Rīkojoties saskaņā ar vakar publicēto likumu, Ukraina ir pārtraukusi jaunu pasu izsniegšanu iesaukuma vecuma vīriešiem ārvalstīs, lai mudinātu viņus atgriezties dzimtenē. Dienu iepriekš tika apturēta konsulāro pakalpojumu sniegšana ārvalstīs dzīvojošiem vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, līdz tiks ieviests jaunais mobilizācijas likums. Karam ieilgstot, Ukrainas bruņotajiem spēkiem sāk pietrūkt karavīru, turklāt daudzi ir karojuši nepārtraukti vai ar nelieliem pārtraukumiem jau kopš 2022. gada februāra. Vācijas karavīru brigādes izvietošana Lietuvā izmaksās ap 11 miljardiem eiro. Šajā summā nav iekļautas izmaksas pabalstiem par dienestu ārvalstīs. Brigādei Lietuvā paredzēts piesaistīt 4800 karavīru un 200 civilpersonu vairāku gadu garumā. Plānots, ka brigāde Lietuvā pilnas operacionālās spējas sasniegs 2027. gadā. Vācijas brigādes sastāvā būs jau esošais 203. tanku bataljons no Ziemeļrēnas Vestfālenes un 122. mehanizēto kājnieku bataljons no Bavārijas. Pēc Lietuvas aplēsēm investīcijas militārajā un mācību infrastruktūrā vien varētu sasniegt 800 miljonus eiro. Šodien tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere apmeklē Daugavpili. Reģionālās vizītes sākumā ministre apmeklēja Latgales rajona tiesu, kur apsprieda aktuālos jautājumus par valsts drošības stiprināšanu un aizsardzību, kā arī vardarbības mazināšanu sabiedrībā. Vēl tieslietu ministre apmeklēja Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu, kur iepazinās ar ieslodzījuma vietas apstākļiem un resocializācijas pasākumiem. Vēlāk tikšanās ar valsts probācijas dienestu un valsts valodas centra Latgales reģiona darbiniekiem. Ministre pabija arī Radio Alise Plus studijā un sniedza interviju. Turpinājumā īss fragments. Daugavpils Latvijā ir ļoti svarīga, jo Daugavpils ir liela pilsēta ar daudz jauniešiem. Viņi visi ir Latvijai vajadzīgi. Mums strādājot pie jaunām investīcijām, pie iespējas kaut kādā ziņā attīstīt ekonomiku, ir svarīgi, lai tas nonāktu arī šeit. Daugavpils reģionā, Latgales reģionā, jo Latvija ir ļoti dažāda. Un Daugavpils ir viena no Latvijas skaistajām sejām. Es pati nāku no Kurzemes, un es ļoti priecājos, ka esmu šeit, un mēs arī varam šos jautājumus pārunāt. Latvija nav tikai Rīga, un tas ir ļoti svarīgi to saprast un arī amatpersonām to ziņu ar cilvēkiem pārunāt. Daugavpils valsts ģimnāzijā rīt notiks atvērto durvju diena. Tajā īpaši gaidīti 6. un 9. klašu skolēni un viņu vecāki. Pasākuma ietvaros būs radošās meistarklases skolēniem, vecāku un skolēnu tikšanās ar ģimnāzijas vadības un skolas pārvaldes pārstāvjiem. Aprīļa beigās daļā Latvijas teritorijas varētu iestāties meteoroloģiskā vasara, un tas būtu agrākais vasaras iestāšanās laiks, kopš Latvijā tiek novēroti laika apstākļi. Tuvākajās dienās pakāpeniski kļūs siltāks, bet straujāks temperatūras kāpums gaidāms nedēļas nogalē. Pārsvarā laiks būšot saulains un sauss, temperatūra dažviet pakāpsies pat līdz +25 grādiem. Meteoroloģiskā vasara sākas tad, kad 5 diennaktis pēc kārtas vidējā temperatūra ir +15 grādi un vairāk, un tad par vasaras sākumu tiek noteikta šī perioda pirmā diena. Iepriekš Latvijā visagrākā meteoroloģiskā vasara reģistrēta 2018. gadā, kad tā sākās 9. maijā, bet dažviet pat 7. maijā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio